Hā, ēna ar nosaukumu Es neesmu tā vērta. Jeb, tā ir ēna ar nosaukumu prostitūta. Mums ir dažādi šīs šķautnes, kā mēs varam skatīties ēnu darbu un gaismas darbu un tumsas darbu un nekdievs iekšēja visu veidu darbus. Un tomēr mēs vienā vai otrā mirklī saskaramies ar arhetipiem, jeb tas nozīmē kaut kāda nebūtu veida iedalījumiem psihē, jeb zemapziņā, mūsos iekšā. Un viens no tiem ir šis prostitūta mīļākā, kur mīļākā ir kā, latviski man patīk angliski, kas skan lover, tā ir tā mīlētāja. Jā, latviski tā baigi nesaka mīlētāja, bet tomēr tas ir tas, kas tas ir pēc būtības. Un, ja mums mīlētāja nav attīstīta, tad mēs operējam kā prostitūtas. That's what it is. Es esmu ļoti daudz dzīves pavadījusi šīs senākās profesijas pārstāvniecībā, vienā vai otrā veidā, gan tur visā kādos veidos. Šajā dzīvē nesanāk man, bet tas nenozīmē, ka tas arhetips nespēlē ārā. Un ko gan tas arhetips dara? Tas nozīmē, es neesmu tā vērta. Prostitūtas mīlētājs, šis spektrs, ja visas ēnas un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir kaut kas, ko es baidos izpaust. Pēc idejas tas ir tas, kas ir ēna, kaut kas, kas baidās tapt izpausts. Jā, kaut kāda enerģijas daļa, kurai pa virsu ir bailes, vai kur ir iekapsulēta bailēs. Un otrā pusē ir pilnīga izpaušana šīs pašas enerģijas. Tieši tās pašas enerģijas. Enerģija ir vienkārši enerģija. Viņai ir garšas, smaržas, krāsas, viss kaut kas, jā, mēs viņu varam iedalīt kaut kā. Bet tas spektrs ir tieši tāds. Pilnīgi noliedzu, tur drusciņi palaižu vaļā, bet kaut kā kroplīgi, ja? Palaižu vaļā, bet tas vēl viss ir netīrs ar kaut kādiem maniem priekšstatiem par to, bla, 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 līdz tas aiziet līdz skaistai pašizpausmē, līdz tas aiziet līdz dievišķai izpausmē. Ja? Un tad tajā spektrā mēs katru enerģiju, kas vispār mums dzīvē ir, varam paskatīties, kur mēs esam, ja? Jo mēs nebūsim tā, ka, šiten te pilnīgi visur es esmu tur dieviņā jau, ja? Šiten pilnīgi visur esmu pilnīgā vēl galīgā ēnā, tur cieti, blīvi, nekad mūžā neizpaudīšu to enerģiju. Parasti viņš kaut kādā spektra, visādās variācijās, nu lūk. Un tāpēc mēs strādājam ar arhetipiem, tāpēc mēs strādājam ar šīm dažādajām šķautnēm sevī, lai varētu holistiski, jeb tas nozīmē pakāpeniski, viedi, īsti un veseli izpausties. Tad visas puses kopā. Un, ja mēs strādājam ar prostitūta mīlētāja asi, jā, tā ir ass prostitūta mīlētāja, tad mēs runājam par vērtību, par cilvēku, par dvēseles sapņiem un par to, kāda man ir vīzija dzīvē, ko es gribu, un arī, vai es vispār ļauju sev gribēt. Jā, mēs esam ļoti dziļi prostitūtā, mēs neļaujam sev gribēt. Es nedrīkst gribēt, es esmu tikai prostitūta. Un prostitūta, ko tas nozīmē, tā ir enerģija, kura saka, mums ir tikai apmaiņa. Tikai tāpēc, ka es tev kaut ko iedodu, tu man kaut ko iedosi. Tas nozīmē, ka, lai es kaut ko uztaisītu, man vajag kaut ko iedot. Ja es neko negribu dot, ja man vēl ir slikts pašvērtējums un man šķiet, ka man nekā nav, dot ko, ja? Tad es arī neko neņemšu, jo nedod Dievs, es paņemšu, man paprasīs atpakaļ. Tas ir prostitūtas ēnas. Tas ir tas, kas tas ir. Tad bieži vien arī prostitūtas ēna ir tā, kas saka, mana vērtība nāk no ārpasaules. Piemēram, es uztaisīšu kaut ko, vienalga, vai es uztaisu galdu, vai auskarus, vai es uztaisu kursu online, un es saku, tik, cik dosi, tik būs labi. Jā, tas nozīmē, ka es prostitūtēju savu radošo enerģiju. Es nevis zinu, ka es esmu vērtība, un es zinu, ka manā realitātē, lai es piepildītu savus sapņus, man vajag šitik daudz laika, šitik daudz enerģijas, un šitik daudz laika, šitik daudz enerģijas es ieliku šajā,
darbā, kaut kādā radījumā, un tātad tas ir tik vērts manā realitātē, gribi ņem, gribi neņem, ja, nu tā kā. Un ja es tā nevaru, tad es esmu tajā prostitūcijā. Ja? Mīlētāja ir tā, kura pilnībā zina, es esmu to vērta, es zinu, ka es gribu vēl to un to, lai es to varētu dabūt, un es esmu gatava ielikt tajā savu enerģiju un mīlestību, ja? Lai es to dabūtu, ko es gribu, un tad, lai es radu kaut ko pasaulē, es daru, es pienesu vērtību, par šo vērtību es prasu tieši tādu enerģijas apmaiņu, zinot, ka es esmu tā vērta, jo pēc tam ar to es atkal zinu, ka es darīšu to un to, lai es savu dzīvi padarītu krāšņu, patīkamu, interesantu dzīvu, tā kā es gribu. Ja? Tā ir mīlētāja. Es vienkārši smējos, ja esmu bijusi tik daudzās šķautnēs prostitūtā, vienkārši wow! Pazīstu viņu kā savu, kā bet tik labi nepazīstu, domāju. Anyway. Nu, lūk, un tomēr ejot mīlētājā, notiek ļoti interesanti procesi. Mūsu nervu sistēma sāk noturēt arvien vairāk, es gribu un drīkstu to arī dabūt, un tad, kad es to dabūnu, tas ir normāli. Ja? Nevis tas ir kaut kāds brīnums ārpus manas realitātes. Tad tur ir tās pakāpes, kā mēs kāpjam ārā. Ja? Sākumā es vispār negribu. Sākumā ir tikai minimāls vērtības apmaiņa. Pārsvarā vienalga tie nav tādas lielas vērtības apmainīšanās, bet minimāls vērtības apmainīšanās, vai vismaz sajūtā minimāli. Ja? Tas ir iekšējā pasaule, tas ir sajūta pasaule. Uz ārpus vispār nestīties. Ja? Tad ir visi šie, kad es ļauju, lai ārējie cilvēki, procesi, notikumi, vēl kaut kas nosaka kaut ko manā pasaulē, cik tas ir vērts. Tad ir dažādas tādas lietas, kā, kaut vai sabiedrība saka, ja, pat ne kaut kāds cilvēks, bet sabiedrība nosaka to, cik tas ir kaut kā vērts, un tad es tā kā, nu jā, tad tas ir tā. Nu tad no ko darīt? Nu tā ir, jā. Un es pilnīgi dzirdēju, tā kā sakumpu. Nu jā, nu tā ir, jā, nu tā tas ir, nu tas maksā tik, un ko darīt? Man jau tā kā gribētos vairāk, bet nu kas tad es jau tāda prostitūta vien esmu? Kā tad es varētu paprasīt kaut ko vairāk? Nu lūk, savukārt mīlētāji zina, neatkarīgi no tā, kas notiek, zina, pilnīgā mierā, notur sajūtu, tas ir tik vērts. Tāpēc, kad es esmu ieguldījis tur tik un tik darba, vai tik un tik sajūtu, vai tik un tik emociju, un manā realitātē attiecībā uz to, ko es gribu, varu, un kas vēl man ir, un tā tālāk, attiecībā uz to, kas es esmu, cik daudz es esmu sevi atklājis, cik daudz esmu sev strādājis, un cik daudz es mīlu sevi, tas ir tik vērts, un tas ir ok. Gribi, negribi. Tā ir vienkārši mana cena. Un tas ir tas, ko es agrāk ļoti nesapratu, ko man agrāk likās, ka tieši tā prostitūcija ir kā reiz noteikti baigot cenu, un tad tagad vajag mainīties ar to, un man likās, ka tā ir prostitūcija. Un kad es sāku pētīt visu psihiskas procesus, zemapziņu un arhetipus un ēnu darbu, jā, galvenokārt, kas ir man tā lieta, es domāju, bāc, cik gan atžgārni. Jo es to, kaut kā no vides, uztvēru nevis pēc zināšanām, bet novēroju vidē. Un es tā izgudroju pati, ka tagad, ja es noteikšu baigot cenu, tas vienkārši būšu dārgāk prostitūta vai kaut kā tam līdzīgi, nevis es būšu mīlētāja, es vienkārši mīlēšu sevi. Nu, lūk. Jā, un tad, kad mums ir šīs ēnas, tad mēs arī nezinām, cik mūsu darbs ir vērts. Un vienalga, kas tas par darbu, ja? Vai tas ir vienkārši mūsu laiks, ja mēs kaut ko darām ar sevi un savu laiku, vai mēs kaut ko radam fizisku, vai mēs radam kaut ko online, tas pilnīgi vienalga. Un pirmā, kas man ļoti tīrīja šo sajūtu, bija Marija Magdalēna. Un ar Mariju Magdalēnu es sāku ciešāk draudzēties kaut kādus gadus 3-4 atpakaļ. Un es sajūtu, cik ļoti viņas enerģija, viņas mīlestības šķautne, šaktī. Es varēju vienkārši citreiz, es atceros pilnīgi gadījumu, mēs braucām kaut kādu paziņu, viņš pie stūres, es blakus, un viņš bija tāds, ir vienkārši viņa senās satikus, vienkārši paziņu. Un viņš ir tāds, vietas vīrietis.
un kaut kā viņa klātbūtnē mana nervu sistēma atslāba, jo viņš redzēja mani kā vērtību. Citreiz ārējā pasaule palīdz šo dziedināt, ja? Bet es tieši strādāju arī Maglēnu, tieši tāpēc tajā mirklī bija ar viņu vienā mašīnā, mēs kaut kur devāmies, un viņš kaut kā tā viegli izteica to manu vērtību, novērtēja man daudz augstāk nekā es sevi novērtētu tajā mirklī vismaz. Un es jūtu, cik Marija Magdalēna ienāk un maigi tīrot. Es elpoju, raudāju, tīrijos, un es jūtu, kā viņa strādā manī iekšējā pasaulē, kā viņa strādā, kā viņa tīra, kā viņa ļauj atslābt, kā viņa ļauj nervu sistēmai noturēt vairāk. Ja? Tas ir tā kā nervu sistēma. Kad viņi saspringti, viņi var noturēt maz. Un jo vairāk es atslāpstu, jo vairāk es varu noturēt. Citreiz ir bijis tā, kad iedod vairāk pēkšņi, kad ir stress lielāks nekā iedod man mazāk. Vienalga, tev tur pasauc uz stundiņu kaut ko padarīt, tā starp citu. Un tagad tev pēkšņi par stundiņas, tā starp citu padarīšanu iedod 2000 eiro. Es tev pateicu, kas tev notika ķermenī. Vai bija atgrūšana? Tā kā, 2000 eiro es te stundiņu tikai pabiju. Tā kā, vai arī tieši, jā, beidzot. Jā, tieši tā, es esmu vērta tieši tik. Karšīgi, jā. Mierā? Forši? Paldies? Vai arī, es tagad es to nevaru. Vai nepaldies, es jau tā tikai tev stundiņu, ko es 2000 eiro par vienu stundiņu, ko. Jā, sasprindzinājumu. Pilnīgi ķermenī var just, kas notika? Piemēram, mans pasaka, tu stundiņu atnāc, lūk, tev 2000 eiro. Man te pat krunka. Bieži vien es daru tā. Vai arī tā, es esmu ļoti pārsteigta par šo pasauli. Man šitien būs krunks visdziļākais, tāpēc mūžīgais, es pārsteigta par šo pasauli visādas veidā. Ļoti pārsteigta. Man te būtu, ko? Un te rodas saspringums. Mana priekšējā galvas daiva, šī ir smadzeņu daļa, kas atbild par lēmumu pieņemšanu, apjūku un nesaprotu. Ko? 2000 eiro par to, ka es te stundu atnācu pasēdēt? Re? Sasprindzinājums. Tas ir ego. Tur, kur ir sasprindzinājums, tas ir ego. Ja viņš tur vienkārši visu laiku ir tā, ja mēs varam sasprindzināt, tad tas beig forši. Ja mēs varam izturēt, nest kaut ko stipri būt. Bet šajā situācijā, tā, kur saspringst kakls pēkšņi, saspringst piere, tas ir ego. Tas ir tātad prostitūtas ēna, kurā nejūtās tā vērta. Normālā variantā dziļajā fizāli, vai paldies, dārgais. Atslāvināt nervu sistēmu, paņemu, normāli aizēju. Viss. Nedomāju par to vairāk, ja? Tas tā kā, kad mēs augam tajā uz mīlētājas pusi, tajā spektrā vairāk. Tas tā kā, piemēram, kad braucu lidmašīnu 1. klase. Es tikko dzirdēju, skolotāji arī stāstīja. Piemēram, tas bija bišķi pa citu tēmu, bet tomēr par nervu sistēmu arī. Un par to, ka mēs piedzīvojam to, kas ir normāli. Par to, ka tu, piemēram, esi nopirkusi biļeti biznesa klasē vai ekonomiskajā klasē, un tur ir brīvvieta 1. klasē. Un citreiz viņi dara tā, ka viņi vienkārši izlozē kādu no pasažieriem un pasauc uz 1. klasi. Tā kā. Un tā man skolotāji vienkārši stāstīja piemēru, ka viņi nesen brauc ar bērniem, viņi brauc 1. klasē. Un atkal viņi paņem kādu no tiem citiem kaut kādiem cilvēkiem, nezinu, kuras tur vietas, tā kā. Un atnāk čalis, viņš vienkārši uzvalk saulesbilles aizmieg. Viss, chill. Un viņi domāja, kāpēc, kā tā, tieši viņš. Nevis kāds, kas būtu absolūtā sajūsmā par to, ka viņu paņem uz 1. klasi, ja, kur tur manifestē šito jau gadiem. Bet vienkārši čoks, kuram tā kā, tas bija normāli. Tas bija čalis, kuram vienkārši, ok, great, paldies, super. Uzvilk saulesbrilles, brīnišķīgi, pasnaudu 1. klasē. Paldies jums liels, izkāp no mašīnas, paldies tā, es atbraucu tur, kur man vajadzēja. Un tas ir par to, ka mūsu nervu sistēma pierod, normalizē lielākas, skaistākas lietas, kuras patiešām nozīmē, es mīlu sevi. Es vienkārši mīlu sevi. Un tā ir tāda, nevis, es mīlu sevi, oh my god, bet tur...
tas arī ir tas dīvainīgais. Tad, kad cilvēki saka, ka viņi mīl sevi, es palutināšu sevi. Viņi bieži vien dara kaut ko, kas īstenībā viņiem dara nelabu. Es arī agrāk, un es pat joprojām dažreiz tā pamanu, es sevi palutināšu ar čipšiem, piemēram. Tas nav labākais, ar ko es varētu sevi palutināt, ja? Vai es palutināšu sevi un, teiksim, labi, es nelietoju alkoholu vairāk, bet agrāk, teiksim, iedzeram vinčiku, palutināšu sevi. Jā, bet tā kā psihe zina, ka alkohols dara man sliktu. Tā ir vienkārši. Un tad, protams, kad viņš dod arī kaut ko, ja? Tur notiek šī atkal transakcija kaut kāda prostitūtiskā. Es tev, tu man, ja? Alkohola garam ir ķermenis, kurā iemiesoties, tev ir sociālais lubrikants, atslābums, ja? Vēl kaut kas tāds, pārsvarā jau cilvēki meklē atslābumu, ne? Un notiek kaut kāda transakcija ar šo gariņu, un viss beig forši. Un tur nav tā sajūta, es jau patiešām mīlu atslābumā. Ja? Un tas ir tas arī, ko es ļoti mācos, un es joprojām neesmu tur, kur es varētu būt. Absolūti, totāli, Jesus Christ, man ir vēl tik daudz prostitūtas, ka tikai. Bet es eju uz to mīlētāju jau kādu laiku, un es redzu viņu, un es redzu to sajūtu, kā tas ir, kad notiek situācija, un es tā, wow, agrāk es te būtu nobijusies, agrāk es būtu atteikusies, agrāk es nebūtu varējusi pateikt, pateikt cenu, cik kas maksā. Gribi, negribi. Ja, īstie cilvēki, kuri zina, redz vērtību tajā, ko es daru, viņiem tas būs protams. Tāpēc, ka arī viņi mīl sevi. Tajā pašā laikā prostitūta ir arī tas, kuri mēs sakam, es to nevaru atļauties. Es to varu atļauties, es to nevaru atļauties, kad notiek šitais te. Un tas nav par to, cik tev naudas ir. Ja? Bieži vien cilvēkiem ir nauda kontā, kur viņa ir, bet kaut kas tiek piedāvāts, kas ir vērtība, ja? Kas ir vērtīgi ķermenim, kas ir, piemēram, kleita, kas ir no sintētikas vai kas ir no dabīgā auduma dizaina rokdarbs, piemēram, ja? Skaidrs, ka tur, kur ir sintētika, tas nav labākais manam ķermenim, tur, kur ir dizainera darbs, kur cilvēks ir taisījis, ielicis savu mīlestību un vēl pēc tam dabiskais audums, tas ir daudz vērtīgāk. Protams, ka tas ir daudz dārgāk, ja? Tajā pašā laikā šobrīd ir ļoti daudz, man liekas, iespēju to arī atļauties, un tad tā nauda ir, es varu atļauties, bet izvēlēšos to lēto sintētisko, kas arī nav lēti bieži vien, bet vienkārši lētāk. Tāpēc, ka prostitūta. Tas ir tieši tā. Tāpēc, ka es it kā nevaru to atļauties, ja? Un šīs izvēles mēs izdarām katru dienu. Tas ir gan par ēdienu, ko mēs ēdīsim, ja, ko mēs ģērbsim mugurā, kur mēs iesim, vai es iešu tur, kas ir patiešām veselīgi un atbalstoši manam ķermenim, manai būtībai, manam dvēselei, manam mentālajam stāvoklim. Vai es iešu, tāpēc, ka sabiedrība teica, tāpēc, ka es nezinu, ko citu darīt, tāpēc, ka mans likums piepūlēties savā labā. Ja? Veikt vajadzīgās darbības, ieguldīt, mācīties, darīt to, kas ir vajadzīgs, lai es iedotu sev, negaidot no ārpuses, lai es sev mīļajai iedotu to, kas man ir vajadzīgs katrā mīļā brītiņā. Lūk, principā tas, īsumā tas, ko es gribēju pateikt, ko es vēl gribēju pateikt. Tad, kad mēs ejam, es vienkārši tieši šito strādāju pilnmēnesī par šo ēnu un to spektru, un pēc tam jūtu eksāmeniņu, kur bija ātrāk jānoliek robežas, kā man iepriekšējā šķautnē prostitūta būtu tā kā, whatever. Bet mīlētāji ir tā, ka stop, tas nav par mani. I'm not available, tā kā es neesmu pieejama kaut kam tādam. Es eju tur, kur es mīlu savu ķermeni un cienu savu dzīvi. Ja. Un es attapos tajā vietā, kur, iepriekš es justos nērti, bet neko neteiktu, un šoreiz es jūtu to nērto un reizē to jauno mīlestības šķautni, kas tā kā, wow,
aha, šitas īstenībā nav ok, šo nedrīkst pieļaut. Tas ar mani tā nenotiek, jā. Un es pateicu, un es pilnīgi jūtu, ka ne līdz galam, jo man šķita, ka man ir žēl to cilvēku, kurš tagad ir kaut ko šitādu tā kā dara, kur man būtu jānoliek robeža, un tas ir tas, ka mēs mācāmies nolikt robežas, mēs mācāmies savu svētonē, ja kad mēs ejam strādāt ar dievietēm, ar šakti, un kad mūsos mostās tā dievišķā, sievišķā vērtības sajūta, ka tiešām dvēseli iemiesos ķermenī, ka ar mani nevar darīt visu iespējamo, vai manā klātbūtnē nevar darīt visu iespējamo, ja, vai manā virzienā nevar darīt visu iespējamo, kad man ir, nē, šis nebūs pie mani. Es turu savu telpu tīru, es turu savu telpu, tas ir vēl tur, ja, kaut kāda metra ap mani, vērtībā, tīrībā, mīlestībā, un čau, šitā nē, ja. Nebaidoties aizskart otru jūtas vai ko, viņš dara tās lietas, ja, viņam ir jāuzņems atbildība par to, mēs neesam atbildīgs par otra cilvēka emocijām, reakcijām, mēs esam atbildīgi par savu dzīvi. Tas ir tas, kur patriarchāts ir ļoti ielicis sievietes prostitūtā, neļāvis būt mīlētājā. Ja? Šī te apmaiņa, vienmēr jābūt apmaiņai, nevar būt, tā kā, es vienkārši esmu, mana klātbūtne ir vērtība. Vienkārši tas, ka ar mani runājās, maksā naudu, ja, vai kaut ko, vai būt manā klātbūtnē ir vērtība. Un ja tas netiek cienīts, tad tas nenotiek manā klātbūtnē. Un to agrāk vispār es nesapratu. Man nebija tāda faila. un es pilnīgi jūtu, ka nāk tās domas un nāk tās sajūta, ka jā, tā ir. Tas tā vienkārši ir, un tas ir tikai pateicoties darbam ar šakti un ar dievietēm. Un tas ir tas, kādēļ ir spēka kurs, kur es dalos ar to, kur principā vēl ir tāds sākuma posms, es jau arvien vairāk tagad domāju, ko vēl pielikt spēka kursā klāt un tā, un kad būs kaut kāds cipars ar absolventiem, būs jātaisa otrā kārta padziļinājums, ja, tāpēc, kad jau šos gadus strādājot, ir vēl kaut kādas šķautnes atnākušas, kuras atkal var ievest dziļāk tajā sajūtā. Un tas, cik ļoti sabiedrībā ir normalizēts, ka no sievietes vienkārši tiek sagaidīts, ka viņa ir, lai vai kas tur būtu, lai kā viņa tur ciena, neciena, mīl, ieklausās, neieklausās. Viņai vienkārši ir jābūt, viņai ir jābūt un jādara savs labākais, neatkarīgi no tā, kas tur notiek, ja, vai vienkārši ir tur nezinu, labi bērni, tas ir cits, bet tiem pašiem vīriešiem es redzu arī, ka apkārt sievietes, un es pati agrāk, ja, piemēram, ir vienkārši lietas, kuras tipa tā kā, tas no tevis ir sagaidīts, tā ir bāzes līnija vienkārši, tad tas vienkārši ir jādara kā sievietei. Ja to nedara, tad neesi laba. Jā, atkal izvēlēs, kā tas tiek atspoguļots dažādos veidos. Bet tas joks ir tajā, ka sieviete rada visu šo realitāti. Mēs ar savu zemes enerģiju radam visu pasauli, visu, kas te ir. Un, protams, ka gudrākie vīrieši māca to ļoti labi izmantot, ja? Tomēr ir vīrieši, kas to, vai nezinu, tas ir viens, ja? Bet pat intuitīvi nesaprot un jūtot to spēku no tā tik ļoti baidās, ka grib to pazemot. Ja? Kontrolēt. Attiecīgi, jo dzemdes spēks un sievietes iekšējais spēks tiešām var būt milzīgs. Milzīgs. Un iznīcināt vīrieti. Pirmkārt, nevis vīrieti, nevis viņa dvēseli nekādā gadījumā. Jo sieviete ir mīlētāja pēc būtības, viņa ir mīlestība pēc būtības, un tāpēc viņa īstenībā grib to potenciālu. Mēs redzam potenciālu tais vīrošos pārsvarā. Un tā kļūda bieži vien tiek izdarīta, ka mēs iemīlamies potenciālā. Bet ja vīrietis neapzinās to, ka sieviete var viņu aizvest uz to potenciālu, reāli var, bet tas nozīmē, ka viņa nogalinās viņa ego katru dienu soli pa solim, līdz viņš būs iemiesots potenciāls kā norma, nevis kā potenciāls kaut kur, ko viņa redz. Viņa redz. Un bišķiņi nogainot prostitūtas tēvs, bet tas ir ļoti saistīti, jo sievietes tik ļoti neapzinās savu vērtību. Es vienkārši, jo dziļāk es eju šajā
Jo acis un sirdis un viss tiek vērts vaļā. Un tad tā kā, oh my God, oh my God, oh my God, cik ļoti vēl var vairāk, dziļāk, skaistāk, stiprāk, foršāk. Un cik ļoti lielākā daļa operē uz totālāko mazumiņu, vienkārši super mazumiņu. Un es tā skaitā. Tāpēc agrāk vispār es biju izrādās saspringuma traumu bumba. Nu, tur tik no sevis izmantoju un atklāju un vispār zināju, kas esmu. Vienkārši manī vienmēr ir bijusi tā vēlme zināt, saprast, jo es zinu, ka es esmu mīlestība un es zinu, ka es varu būt laimīga šīs dzīves ietvaros. Nevis par spīti tam, kā ir gājis tur bērnībā bez skolas gados, bet par godu tam, kas es patiesībā esmu. Un tas man ir dzinis nenogurdināmā darbā ar sevi. Un tagad es dalos ar to, un es vienkārši redzu, cik daudz vēl man ir, kur augt, un iekšā, un ārā, un uz visām pusēm. Un tas ir ārkārtīgi aizraujoši. Un tas ir skaisti. Un ar to es dalos arī spēku kursā, tāpēc 27. aprīlī jaunais kurs, bet, jā, pieskaties un sarunāsim, tikšanos. Čau!